Par riepu jāzina daudz vairāk nekā ir uz šī marķējuma, bet marķējums runā par degvielas ekonomiskumu, par bremzēšanu uz slapa ceļa segumu un uz riepas trokšņa līmeni. Tātad, ja mēs runājam par degvielas ekonomiskumu, tas ir mērīta rites pretestība, kur attiecīgi sadalīta kategorijās līdzīgi kā arī sadzīves tehnikai. Un bremzēšana, protams, tā ir slapi ceļi uz konkrēti ceļa raupjuma segumu, tiek mērīta katra riepa un piešķirt arī attiecīgi klasi. Baigi labs jautājums. Es tev teiktu tā, ja tu gribi domāt tikai par maciņu, tad droši vien skatīsies uz degvielas patēriņu vai nobraukumu elektroauto gadījumā. Bet, ja tu domās par to, vai tu atbrauks mājās, tad droši vien ļoti liela nozīme ir arī skatīties uz bremzēšanu uz slapi ceļa segumu. Kāds ir riepas mūžs? Nav viena rādītāja, ja kāds tagad pateikt, ka konkrētai riepai ir tik un tik 1000 kilometru, tas jau būtu samalots. Jo, ja viens tas pats meistars, kurš brauc lēnām un brauc tos 20, bet viņš brauc pa pilsētu, vai ar tādu pašu braukšanas stilu, bet viņam bieži jābrauc, piemēram, uz Liepāju vai Daugavpilu, nobraukums būs milzīgi atšķirīgs. Viņš pat var atšķirties uz 2 reizēm. Un vēl ir jautājums, vai viņš pie luksafora ieraugot sarkano pieripina, vai viņš līdz galam mauc un tad dod pa bremzēm. Un tieši to pašu uzsākot braukšanu pie zaļā. Ja tur viens mierīgi uzsāks un brauks vienkārši laideni, otrs vienkārši nospolēs un aizbrauks, arī šeit būs milzīgi ietekme uz riepas nodalumu izturību.